Labvakar, dārgie draugi! Sākam kārtējo pārskatu par karu Ukrainā. Un pagājušā diena mums ir, kā jau parasti karā, ir kaut kur mēs vinnējam, kaut kur mēs zaudējam. No pozitīvām ziņām uzbrukums uz Pieņivkas virzienā turpinās, kas ir laba ziņa. Tas nozīmē, ka Ukraiņiem vēl ir spējas virzīties uz priekšu. No otras puses mums pamazām sāk briest problēmas Kastaņķīvkā un, diemžēl, arī Kupjanskā. Viens no tādiem svarīgiem paziņojumiem, ko es gribēju pateikt, es jau par to runāju Irānas kontekstā. Tas ir Marko Rubio paziņojums, un šeit viņš runā par NATO kā organizāciju un ASV un Eiropas savstarpējās attiecības. Un viņš pasaka, ja NATO ir tikai par to, ka Amerika aizstāvēs Eiropu uzbrukuma gadījumā, bet pēc tam, kad kaut kas ir vajadzīgs Amerikai liedz iespējas izmantot pat bāzes un pat gaisa telpu viņu lidmašīnu pārlidošanai, tad viņš uzdod tādu retorisko jautājumu, kāpēc ASV tas viss ir vajadzīgs. Kā es jau teicu iepriekšējā raidījumā, tā problēma ir tāda, ka mēs nevis mēģinam tuvināties ar Amerikas Savienotām valstīm un paturēt gan NATO kopā ar visiem tās locekļiem, gan arī veicināt mūsu sadarbību ar galveno strateģisko partneru. Diemžēl tā situācija mums plaisa starp mums un Ameriku visu laiku aug, un te nevar visu laiku rādīt pirkstu tikai uz Ameriku, vainīga ir arī Eiropa. Jo, kā saka, priekš tango ir vajadzīgi divi partneri. Uzbrukumi. Ukraiņi ir veikuši kārtējo lielo uzbrukumu, 244 droni. Kā jūs redzat, pamata virziens mums atkal iet uz Sanktpēterburgu. Un divas galvenās dronu pārtveršanas vietas pēc Krievijas ziņojumiem ir Smoļenska un Brjanska, kas arī attiecīgi ir loģiski. Un tad, tad 3 viļņi uzbrukumu bija atzīmēti, trijos uzbrukumu viļņos tas uzbrukums notika. Un, ja pirmajā nav parādīts tas skaits, cik tad dronu ir pārtverts tur, tad otrajā mēs redzam, ka puse no droniem ir palikuši šeit. Tā nozīmē, ka iespējams, ka 2/3 dronu tika pārtverti tieši šajā rajonā. Uzbrukumu rezultāti ir uzbrukums Jaroslavļas naftas pārstrādes uzņēmumam. Trāpījumi ir šeit, tāpēc satelītu uzņēmumu mēs redzam, ka divas tvertnes naftas ir vai iespējams jau pārstrādātās naftas dīzeļdegviela vai benzīna atrodas šeit. Tātad, protams, ka gribējās, lai tas bojājums un zaudējumi būtu lielāki, bet kas ir, tas ir. Arī tas šobrīd ir labi, nekas trāpīs nākošo reizi. Uzbrukumu Promsintes fabrikai pie Čipājevska, Samaras reģionā. It kā mums bija video par to, ka ir tur sprādzieni, un tā patiesībā arī bija, bet satelītu uzņēmumi no šī rajona rāda, ka diemžēl trāpīts nav. Un pēc tā ziņojuma, kuru atspoguļo, šeit jāsaka gan Krievijas puses, viņi vienu flamingo ir notriekuši un 2 ir uzsprāguši, bet, kā mēs redzam pēc satelītu uzņēmumiem, viņi netrāpīja, diemžēl, objektā. Tā kā arī šeit ir jāpiestrādā pie precizitātes, mēs zinām, ka visiem tālās darbības ieročiem precizitāte ir ārkārtīgi svarīga lieta, un pēc tās uzlabošanas un pilnveidošanas ir jāstrādā visu laiku. Tagad situācija frontē, Zaparīžī virzienā, šeit ir viena izmaiņa. Ukraiņi ir tas infiltrācijas rajonā pie Zlahodas, apstiprinājās viņu virzībā uz priekšu šeit, tad kaujas turpinās mums ar dažādu intensitāti visā frontes līnijā. Tā izmaiņa mums ir notikusi šeit, tātad izdevās aiziet tālāk Ukrainas spēkiem, un principā šeit tagad kauja notiek par Zlahadu. Visās pārējās vietās pagaidām izmaiņu mums nav. Pakrovskas rajons, šeit ir izmaiņas pie Hrišine, apstiprinājās jau kādu laiku šeit esošās pelēkās zonas, un turpinās kaujas par Biļitski, tur pagaidām nav nekādu ziņojumu par izmaiņām. Tātad situācijas izmaiņa ir šajā sektorā, šeit atceraties arī jau tās pelēkās zonas, katra no tām
tikai iezīmēta dažādā datumā, bet tagad mums ir apstiprinājums, ka patiešām šo teritoriju kontrolē Krievijas armija, un tas, ko mēs redzam, turpinās tad uzbrukumi Novoaleksandrivkai, Vasiljivkai no divām pusēm, tad gar šo ezeru, tad Krievijas armija šeit uzbruk. Un pagaidām tā situācija šeit nav galīgi skaidra, ziņojumi atkal ir pretrunīgi, pagaidām atstāsim abus apdzīvotos punktus pelēkajā zonā. Konstantīnivka, šeit ir jauna informācija, jo atceraties, mēs runājam par to, ka Krievijas armija bija aizgājuša līdz industriālai zonai centrā, kur tad ukraiņu droni viņiem uzbrukuši, un sākotnēja informācija bija, ka iespējams, ka tas uzbrukums nācis šādā virzienā. Tagad ir jauna versija, ka tas iespējams ir nācis no dienvidrietumiem, nevis no dienvidaustrumiem. Un patiesībā tas ir vēl sliktāk, jo, ja Krievijas armija virzījās un aizgāja līdz industriālajai zonai šeit, tad viņa praktiski ir ieņēmusi, ja ne visu, tad vismaz daļu no šīs citadeles, kas ir daudzstāvu māju rajons. Jā, tā kā šeit arī skaidrības nav, tā vienalga vēl joprojām paliek pelēkā zona, bet, ja man vajadzētu izvēlēties, es labāk redzētu uzbrukumu no šīs te puses. Un klāt pie tā mēs redzam lielas artilērijas un raķešu sistēmu apšaudes Dovgabalka. Tas arī nozīmē, ka arī šeit mēs tūlīt redzēsim sadursmes par šo te apdzīvoto vietu. Jā, tā izmaiņa tad ir šeit, iespējams, ka Krievijas armija uzbruka līdz centram šādi, un tad jautājums, cik tad daudz no šīs te zonas šobrīd kontrolē Krievijas armija, cik daudz ukraiņiem. Jā. Pagaidām tā ir tikai pelēkā zona, un tas ir tikai viens no ziņojumiem. Tā kā precīzu informāciju vēl ir jāiegūst. Slavianskas virziens šeit Krievijas ģenerāls štābs sāk bremzēt, jo viņi paziņo par to, ka Krievijas armija ieņem šo teritoriju. Kā jūs redzat, pēc schēmas tā jau ir Krievijas armijas kontrolē kādu laiku, un tā ir aptuveni tad laikam šādi. Ir skaidrs, ka Ukraiņu spēki tādā garā desā nevarētu ilgi atrasties, tas ir vienkārši fakta konstatācija par to, ka šī teritorija ir, diemžēl, šobrīd arī okupēta. Kupianska, šeit mums ir visu laiku tādas ne simtprocentīgi drošas, bet negatīvas ziņas. Atkal ir informācija par to, ka Kivšarivka un Hluškivka iespējams ir zaudētas, un Krievijas armija parādās pašā Kupianskā. Tātad, jā, kā es jau teicu, tad attiecīgi ir pozitīva ziņa. Novosinova Gluškivka ir Ukraiņu rokās. Ir pa pusē negatīva, ka Krievijas armija uzbruka un mēģina tad noslēgt šo te aplenkumu. Ir slikta ziņa, ka Novosinova un Gluškivka ir Krievijas armijas rokās un šis aplenkums ir pabeigts. Šobrīd vēl mēs neko pateikt nevaram. Ir tikai ziņojumi, nav geolokāciju un apstiprinājuma, tāpēc šeit mums paliek pelēkā zona, bet situācija šeit ir diezgan saspringta. Otra lieta, tad kaujas Kupianskā atkal parādījās dažādos ziņojumos. Jā, par šo Krievu armijas karavīru grupu mēs it kā zinājām, un par to bija runa. Tagad parādījās vēl divas, viena pavisam dziļāk, otra principā pilsētas centrā, un protams, mēs te redzam Krievijas armijas karavīru, kuru tad dzenā drons un kurš tad no viņa bēg un slēpjās. No vienas puses pozitīvi, no otras puses viņš tur ir. Tāpat arī mums ir arī apzīmējums, kad par uzbrukumiem tajās vietās, kur tad atrodas Krievijas armijas karavīri, kas nozīmē, ka pilnīgās kontroles par šo te Kupianskas daļu Ukrainas armija diemžēl nav. Un te ir jāsaprot, cik tad liels tas Krievijas armijas kontingents šeit ir iefiltrējies, vai tas ir viens karavīrs, kurš bēguļo no drona, vai mums šeit ir nopietnāka problēma. Jebkurā gadījumā tas negatīvais ir tas, ka mēs redzam, ka Krievijas armija šeit, viņa ne tikai vienā krastā ir pārņēmusi iniciatīvu, bet arī mēģina to pašu izdarīt arī rietumkrastā.
Ir mums dažas izmaiņas arī Sumi reģionā. Viena, kura ir tāda uztraucošākā, ir ziņas par to, ka Krievijas armija ir uzbrukusi un ieņemusi Karčakivka. Atkal nav tam nekāda apstiprinājuma, tas ir tikai Krievijas armijas ziņojums, bet vismaz tas nozīmē, ka tas uzbrukums ir noticis, un jautājums ir tikai tāds, kāds ir tās kaujas iznākums. Viena izmaiņa mums ir tur augšā pie tās garās desas, kur tad veido buferzonu gar robežu Krievijas armijā, un vēl viens uzbrukums mums ir šeit pie Rjasine. Viņš kaut kur man ir pazudis, tad šeit Krievijas armija, tas nav tik liela teritorija, Krievijas armija ir ieņēmusi šo teritoriju, uzbrukot no Droņivkas virzienā uz Rjasiņiem. Un tad izmaiņa augšā mums ir notikusi šeit, nelielo teritoriju Krievijas armija šeit ieņēma. Tas ir robežas kontrolas punkts Bačivsk. Un te mēs redzam arī tad Ukraiņu drons seko Krievijas armijas karavīriem netālu no Sopičas. Piedodiet, šitas nav no Bačivska, šis video ir no Sopičas, kad vēlreiz tad apstiprināja, kā arī Sopičā Krievijas armijas karavīri ir un viņi tur kontrolē teritoriju. Tad izmaiņa pie Karčakivkas notika šeit. Šeit tad tiek runāts par tādu kombinēto uzbrukumu no divām pusēm. Pagaidām ciems atrodas pelēkajā zonā, un tad mums vēl viena ziņa ir par to, ka notiek sadursmes pie Kindrativkas, bet Karčakivka ir galvenais punkts. Kāpēc? Tāpēc, ka, ja jūs atceraties Krievu uzbrukumu no Suģas uz Sumi, tad viņus apturēja šeit. Tā ir otrā aizsardzības līnija, visi šitie ciemi kopā sapīti vienā lielā aizsardzības pozīcijā. Un ja Krievijas armijai izdodās ieņemt vismaz vienu no ciemiem, tas jau ir, tā ir problēma priekš aizsardzības pozīcijām, jo tas dod Krievijas armijas iespēju izvērsties tālāk un turpināt savu uzbrukumu. Tā kā būtu labāk, lai tā informācija par Karčakivku, malo Karčakivku mums neapstiprinās. Tas šodienai man ir viss. Kā jau es parasti saku, karā nekad nav 100% labi vai slikti. Pozitīvas ziņas mums nāk no Uspieņivkas virziena. Diemžēl negatīvas no Kupjanskas un Kastaņķiņivkas, bet atgādināšu, ka abi divi rajoni ir tās problēmas ir pelēkajās zonās. Kā jūs zinat, pelēko zonu var izspēlēt gan uz vienu, gan uz otru pusi. Tā kā cerēsim, ka mums būs kaut kādas pozitīvās ziņas gan no Kupjanskas, gan no Kastaņķiņivkas. Tas šodienai man ir viss. Paldies par jūsu uzmanību un līdz rītam!